vēlēs novecot kā labs vīns. Mūsu sirds un asinsvadu veselības rādītājs VO2 max, jeb mūsu ķermeņa spēja uzņemt un izmantot skābekli, ir ļoti lielisks rādītājs tam, cik ilgi un cik kvalitatīvi mēs dzīvosim. Šī rādītāja mērvienība ir mililitri uz kilogramu minūtē. Pēc 40 gadu vecuma VO2 max krītās par 1% gadā. 80 gadus veciem cilvēkiem šis rādītājs ir aptuveni 20, ja cilvēks nav trenēts. Arī tad, ja mēs trenējamies, VO2 max tāpatās samazināsies dabisku novecošanās procesu rezultātā, bet trenētiem cilvēkiem šis kritums ir daudz lēnāks. Kad VO2 max pazeminās zem 18 vīriešiem un zem 15 sievietēm, mēs pārkāpjam tā saucamo neatkarības robežu, kas nozīmē, ka elementāri ikdienas uzdevumi sāk kļūt apgrūtinoši. Piemēram, saģērbšanās prasa vismaz 12 VO2 max. Piecelšanās no poda arī 12. Staigāšana apmēram 15. Manas rekomendācijas būtu domāt par to tagad, jo, lai gan arī 80 gadu vecumā ir iespējams uztrenēties, iedomājies, ja tev kāpjot pa trepēm vien jau sirdsdarbība sasniedz maksimālo, tad cik forši būs trenēties. Kā uztrenēt VO2 max? Izaicini savu sirdi pumpēt ātrāk. Zemes intensitātes ilgstošas slodzes, jebkāda veida skriešana, riteņbraukšana, peldēšana, kaut kādas nodarbības sporta zālē, lai vai kas tas būtu, bet 20 līdz 60 minūtes pilnīgi vienalga, cik ātrās izdarbībā. Galvenais, lai tas ir ātrāk par iešanas tempu. Otra lieta, vismaz reizi nedēļā būtu vēlams augsts intensitātes treniņš. Piemēram, augsts intensitātes intervāla treniņš, 4 līdz 6 raundi, 30 sekundes strādājam, 30 sekundes atpūšamies. Ja tu sevi izaicināsi, tavs ķermenis adaptēsies un kļūs spēcīgāks. Dari to regulāri, periodiski palielini slodzi, jūties labāk, dzīvo vairāk.